Labdien visiem! Esmu atkal pie Audi atpakaļ. Pie iepriekšējā man video komentāros bija kritika par paviršu diagnostiku, neprofesionālu diagnostiku. Kaut kādā ziņā droši vien taisnība, jā. Es arī uzreiz pasaku, man nav nekāda iebilduma pret konstruktīvu kritiku, jo es visu nezinu. Un, ja kāds zina labāk, lūdzu komentāros padalieties, kamēr tas ir saprātīgs diskusijas robežās, man nav iebildumi. Jā, tieši tā arī ir, kad es šādas tādas lietas neapskatījos dzīvajos datos tajā brīdī, taču tagad man iespēja to apskatīties vēlreiz. Viena no lietām, ko man atzīmē, kas nesot apskatījies, ir šī te fuel trims, tātad vadības bloka korekcija degmaisījumam pēc reālās situācijas izpūtējā. Šobrīd tur ir pilnīgas nulles, bet viņas ir viena iemesla dēļ. Nevis tāpēc, ka degmaisījums būtu perfekts, bet tāpēc, ka šajā brīdī zonde vai zondas rādījumi no vadības bloka puses netiek ņemti vērā. Tas ir jautājums arī vēl kāpēc. Šobrīd dzinēja temperatūra 76 grādi. Pārliku nedaudz savādāk telefonu. Šeit ir divas šīs te pozīcijas, kurās ir redzami šādā binārā veidā. Ir redzams tas, kāds ir zondas status. Tātad pirmais cipars, tātad nulīte, atbild par to, vai zondas apsilde ir ieslēgta. Abām zondēm, jā, tātad viennieks tātad ir ieslēgta. Nākošais, vai zonda ir gatava darbam. Ja tur ir nulle, tad nē. Ja tur ir nulle, tad nē. Un trešais ir cipars, ja šis pēdējais skaidrs atbild par to, vai zondas rādījums tiek iekļauts šajā degmaisījuma kontrolē. Un kā redzam, šobrīd zonde nav gatava darbam, un viņas rādījums netiek iekļauts degmaisījuma kontrolē. Mašīna ir diezgan silts motors, un man ir diezgan liels aizdoms, kad šajā brīdī jau tam vajadzēja notikt. Un kā redzams, zondas rādījums ir 0,81. Abām zondēm, abām galvām, teiksim tā, motora pusēm. Loģiski arī, protams, ja zonda nav gatava darbam un neiesaistās šajos te mērījumos, tad arī nekādas korekcijas nenotiek. Un šī ir tā mana lielā aizdoma, kāpēc ir šeit, tā kā teorētiski varētu būt veikta šīs izmaiņas kaut kādas vadības blokā, jo, pirmkārt, šī zonda šobrīd nevēlas iesaistīties darbībā, tas ir viens jautājums. Un otrs, kad, es tagad negribu dzīvojamā zonā ļoti gāzēt, bet redzams, kad viņi nokrītās līdz nulē. Tas nozīmē, ka viņa spēja parādīt dažādus šobrīd šos maisījumus. Tāpēc man ir diezgan liels aizdoms, ka tur ir kaut kādas darbības veiktas. Pieņemsim tāda lieta, kā atslēgta zondas kontroli. Par to es, protams, nevaru šobrīd pārliecināties līdz galam. Kā redzams, šobrīd jau ir 79 grādi, 80, vismaz manai mašīnai sen jau zonda pie šādas temperatūras ir iesaistījusies darbībā. Lūk, vēl paņēmu testam uztaisīt tādu lietu kā vakuma sūds, arī augšā motorā, kur nāk karta ventilācija, tagad paņem nost, un mēs ideāli redzam, kā noiet šī te zondas voltāža līdz nulē, tātad uzrādot šo liesu maisījumu. Tas mums 100% liek domāt, ka zonde šobrīd ir pietiekoši uzsilusi, lai spētu iesaistīties darbībā, bet ir kāda apstākļi, kas viņai neļauj to darīt. Un es domāju, ka šie apstākļi ir iejaukšanās vadības blokā. Varbūt es kļūdos, bet es domāju, ka tā ir. Ja pretējā gadījumā, labi, vēl paņemsim ilgāk laiciņu paturēšu šo te noņemt un pastīšos, vai parādīsies kļūt par liesu maisījumu. Kļūdas nav, bet viņa arī droši vien nebūs vēl joprojām šajā te sadaļā, kur redzams šī te zondas gatavība iesaistīties degmaisījuma korģēšanā, joprojām tur ir šī te pēdējie divi cipari nulītes. Tas nozīmē, ka nekā nebūs. Tā ir tā situācija.
Sorry, bet būs nedaudz teorijas, lai es labāk paskaidrotu, kāpēc es tik ļoti biju, teiksim tā, uzsēdies šīs domas par to, kad vadības blokā ir veikts kādas izmaiņas. Tad paskaidrošu, kas noteikti, kad augstu automašīnu iedarbina, tad ir tā, kad vadības bloks šajā te zondas signāla vadā, viņš padod 0,45 voltus, kas ir references voltāža. Teiksim tā, ar mērķi pārbaudīt šo te zondas vadu, vai viņš nav, teiksim, pret plusu, pret mīnus kaut kur pārīvējis ar mazums kaut kas tāds, un tad ir tā, kad ir šeit ir kaut kāda mikroshēma, kas padod šo 0,45 voltu signāla referenci, un tad ir nosacīti iebūvēts šis te voltometrs ķēdē, kas skatās uz šo te rādījumu. Un tātad, kamēr zondi nav sasnieguši šo te darba temperatūru, tikmēr šeit nekāda aktivitāte nenotiek. Šis cipars stāv tāpat 0,45 volti. Un tik līdz kā zonde ir uzsilus pietiekoši, lai viņa sāktu, teiksim tā, ģenerēt savu voltāžu. Kā šajā gadījumā tas ir 0,8 volti. Un tad jau vadības bloks redz šajā ķēdē, ka parādās cita vērtība, nevis 0,45 volti. Un tajā brīdī pēc idejas viņam vajadzētu saprast, kad šī zonde ir gatava darboties un iesaistīties regulācijā. Un tas ir redzams šajā 0,030 grupā, kur, teiksim, tad, kad nekas nenotiek, visur ir nulītis, tad, kad ieslēgta ir apsilta, tad pirmā nulīte pārvērš pa viennieku, un pārējās divas ir nulles, bet tad, kad zonde jau ir gatava darboties un gatava iesaistīties degmaisījuma regulācijā, tad pēdējie divi pārvēršas pa vienniekiem, šeit ticamāk nulīte pazūda, jo zonda ir uzsils. Viennieks pazūda. Tātad, un kas notiek šobrīd mums Audi? Mums Audi notiek tas, kad 0,8 volti zonde tātad no savas puses dod iekšā vadības blokā 0,8 voltu signālu, kas ir atbilst tātad traknam maisījumam, taču vadības blokam šobrīd par to ir pilnīgi vienalga. Viņš viņu nemēģina nekādā veidā korģēt, un arī neviena kļūda par maisījumu sastāvu nav parādījusies. Un arī šajās te grupās neizmainās šī te vērtība pēdējie divi cipari, kā stāv nulles, tā stāv, viņi nevienā brīdī nepāriet uz vienniekiem. Es nezinu, varbūt ir kaut kādi vēl mistiski iemesli, kāpēc tas tā notiek, bet es citu nevaru iedomāties, kā tikai to, kad ir kādi apstākļi, kas liedz, teiksim, vai nu ir atslēgta šī iespēja vadības blokam regulēt šo te maisījumu, vai, nezinu, piemēram, vēl kaut kas, ka viņš neņem vienkārši vērā. Visu laiku stāv šajā te open loop, kad netiek ņemts vērā šis te zonas rādījums, jo savādāk, vismaz kā minimums kļūdai jābūt būtu. Un kā redzējām arī šajā vakuma testā, tad bija šī iespēja redzēt, kad zonda ir pat padodot papildus gaisu ieplūdē, viņi ir spējīgi parādīt, kad arī šīs izplūdes gāzes aiziet uz liesā pusi praktiski līdz nulai nokrītās. Tas ir tā, to es gribēju arī izstāstīt, lai skaidrāk šī situācija. Tāda tā situācija. Tā kā labi, ja būs vēl kādi jaunumi, ielikšu vēl vienu video, bet pagaidām tā situācija tāda. Droši, ja kādam ir kāds zinošs cilvēks komentāros, būtu interesanti uzklausīt arī citus viedokļus, bet pagaidām es palikšu pie šī viedokļa, kad ir veiktas kaut kādas izmaiņas, tomēr vadības bloka, teiksim tā, softā. Jo, kā redzams, ne uz brīdi neizpildās šie te pēdējie divi nosacījumi, tātad ne zondes kontrole, ne arī šī te darba, teiksim tā, darba stāvokļa sasniegšana. Labi, tas šoreiz viss. Varbūt būs vēl trešais video par šo Audi.